Sveiki, mani sauc Silvestris Balodis, un mēs šajā raidījumā runāsim par seno Sicīliju. Šis ir Sicīlijas provinces pārvaldnieks Vērs, un es viņam uzdošu sekojošos jautājumus. Kāpēc jūs savu provinci Sicīliju esat pakrājuši sev it kā jūs būtu tās valdnieks pilnīgi vienkārši? Kā? Vai tu jūs nezinājāt? Man neviens par to nav teicis. Man ir, kā es esmu pretors, un man ir visas tiesības to darīt. Kādēļ? Tāda ir jūsu nostāja. Kāpēc jūs piekopat šo ekonomiski neizdevīgo politiku? Tādēļ, kā galvenais, lai ir man labi. Par citiem man neviens neko nav teicis. Tātad, ja man kāds no padotājiem to pateiktu, tad būtu viss labi. Bet tā kā neviens to neuzdrošinās, tad es neesmu vainīgs. Vai jūs neuztrauc vienkārši šo cilvēku plebēju neapmierinātību un iespēju, ka tie varētu pret jums sacelties? Sacelties? Kāda runa sacelties? Kāda runa? Nu, par to, lai nāk un paši izsaka savas domas. Neviens jau nav nācis pie manī tā, tik pazemīgi. Jā. Intervēšu zemnieku Gneju un uzdošu viņam sekojošos jautājumus. Kā konkrēti jūs ietekmē Vēra provinces pārvaldīšanas stils? Viņš man apsaimināja visas mailopas, visu zemi paņēma sev. Un es baidos viņam stāties pretī. Vai jūs plānos ir ko mainīt pastāvošajā situāciju, vai jūs turpināsiet mierīgi noraudzīties tajā? Milzīgas naudas summas tika piedzītas no zemnieku īpašumiem sakarā ar jauno noziedzīgo likumu. Ko es varu izdarīt? Bet ņemot vērā to, ka daudz noziedznieki ir atbrīvoti un Sicīlijas ekonomiskais stāvoklis pilnīgi graujošs, par spīti tam jūs vēl joprojām neko negribat darīt lietas labāk. Un ko mēs varam izdarīt zemnieki? Viņam ir spēcīga armija. Mēs neesam tik saliedēti, lai stātos pretī viņam. Mēs nevaram to izdarīt pa vienam. Paldies par interviju! Tāda ir ikdienas Sicīlijā, kad Vērs valda šeit. Skatieties! Meklēt citus Sicīlijas iedzīvotājus. Sicīlijas skaists pilsēta, bet tomēr Vēra laikā te viss ir pagrims, un līdz ar to šis krāšņums ir zudis. Bet tomēr zemnieki tomēr cer, ka kādreiz atgriezīsies viss labais, kas šeit ir bijis, un viss krāšņums pilsētas būs tāds tā kā agrāk. Un šeit mēs pamanām zemnieki, kas ticīgi strādā un cenšas attīstīt Sicīliju ar savu darbu, bet tomēr Vēra pārvaldīšana viņus pilnībā izolē no Romas, un līdz ar to viņi tiek atstumti no sabiedrības vispār impērijas kopumā. Zemnieki, kas saimnieko Sicīlijā, un līdz ar to ir nomierināti. Tomēr Vēra pārvaldīšanas stils viņus pilnībā garīgi un fiziski noniecināti. Un šeit viņi ir. Skatieties! Pēc mēs intervēsim zemnieku Gaju, un viņa nostāju uzzināsim šajā jautājumā. Kā konkrēti jūs ietekmē Vēra pārvaldīšanas stils? Nebija ne savu likumu, ne senāta lēmumu, ne vispār cilvēku. Ne vispār cilvēku tiesību. Viņi izplatīja mūsu mājas, atbalstīja pieminekļus, un līdz ar to man kā pilsētas iedzīvotāji arī tas skāja. Man vairs nav māju, man ir palikuši tikai šīs drupas. Un līdz ar to, vai jūs domājat, ko darīt lietas labā, lai atgrieztu agrāko laiku situāciju? Labāk ķīniet mēs ātrākiem ar tiem. Bet zemnieks nav vienots, lai to īstenot. Tagad mēs intervēsim Gneja Vergu un uzzināsim viņa domu šajā jautājumā. Jūs kā vergu, vai saimnieki nav ietekmējis Vēra valdīšanas stils un līdz ar to arī jūs? Mani saimnieki ir ietekmējis Vēra valdīšanas stils un līdz ar to arī mani.
Ko man tad? Ko man tad kamerā to runāt? Jā. Tev jāpagriež! Ne jau kamerā. Nē, uzdod man. Jā, nu. Nē. Centīsim. Viņš nesen, mēs atsūtīsim tad, kad samontēsim visu kopā. Kāpēc? Bet man uz viņu Nē, jāstāsta. Mārtiņ. Mēs vienkārši to filmējam visu. Tas notiek tā vietā. Pasaka, lai tas liepiņš Viņa sāc jau durstīt liepiņu viņu. Nu tu dorsti viņu. Ir, viņš jau durst. Visi ir Sicīlijas provinces pārvaldes. Kur mēs filmēsim? Gineju, tā, jā. Jā. Pareizi izrunāju. Gineju, jā. Milzīgas naudas summas tika piedzītas jau pēc no zem. Tu esi gaiss. Nu, te rakstīts gejs. Kāds tad? O, paldies! Tā, plejā, nu man vienalga, ko tu tur dari. Jā, es to visu nefilmēju. Tas kā? Nu, tiešām. Nu, man mums nepietiktos, idiot. Jā, nu jūs pilnībā neko nezināt par savām atbildēm, vai tā, pa miglu? Pilnībā neko. Jā, zemnieki. Vai, tu to nefilmē? Jā. Zemnieks, ginējs. Un tā man sāk bērt jautājums vaļā. Jā. Man iet kadrā, jā. Pagaid. Ej tuvāk, 1, 2, 3 un mēs Nē, es... Galvenais, lai viņš iet tuvāk. Šis zemnieks gnejs un es viņam uzdošu sekojošos jautājumus. Kā konkrēti jūs ietekmē pretora Vēra provinces pārvaldīšanas stils? Viņš uzspiež savu varu. Ietrūkās vārdi. Tagad es intervēšu zemnieku gneju. Kurš viņš? Kam nekam? Tekstu. Kādu tekstu te jautāju? Labi, davai runāj. Tagad es intervēšu zemnieku gneju. Kurš ir? Pagaid, kā bija? Stop! Tagad es intervēšu zemnieku gneju. Pagaid, Pagaid, viss normāli izstāst notiek? Jā, davai saka jautājumu. Jā. Vai jūs plānosit ir ko mainīt pastāvošajā situācijā, vai jūs turpināsiet mierīgi noraudzīties tajā? Ko es varu izdarīt? Milzīgas naudas tika iekasēts no zemnieku. Mei. Ko tu dari? Kas tur nodevas maksās? Kas? Tā. Cik parādi? Lai viņš sagatavo savu atbildi. Parādi. Ko tu dari? Vi? Es varu teikt, ka mums nebija Liepīgi kaut kā tādu stulbu izdarīt. Kaut ko piešķiet tā, kaut ko stulbu izdarīt. Vai silvas tādu izdarīt? Vai 3 tas puņi. Jā, kaut ko stulbu dara šo. Nu metas! Velda! Neko aizsūtu! Velda nedara. Vēl! Kā konkrēti? Nē, man kaut kā jāiesāk. Pagaid! Tuvāk! Nu pie vēl viņš runā. Tāpēc mēs intervēsim zemnieku Gaju un viņa nostāju uzzināsim šajā jautājumā. Kā konkrēti? Svejāni. Vēl vienreiz? Jā. Tā. Nē, es sapratu, tā ir to domāt. Vispārīgi. Sasaistās. kādā. Kā? Au! Nu, kad? Tagad! Kā konkrēti jums iet? Nu? Nu sāc! Neklēdz ausīs. Kaut ko, tad pusstundu. Nu, var. Vienkārši runā. Runā. Tad jau labāk ķīniet mēs ātrāk iemācīt. Bet zemnieks nav vienots, lai to īstenot. Tu man filmē? Jā. Jodavas rajons. Šī ir mūsu filmēšanas komanda. Operators Toms, aktieris Dmitrijs un aktieris Mārtiņš. Un es, galvenais reportieris Silvestris. Tāds īsti.